Visiem esam atkal klāt ar otrdienas laivu, un šodien pie mums ciemos būs Laini Kalēju, jeb pilnveidējos kopā ar Laini, plašāk zinām Instagramā šo kontu. Un šodien mēs parunāsim par, reku, Laini, arī tevi redzu, es mēģināšu uzreiz arī tevi uzaicināt. Nosūtīju, es ceru, ka sanāks. Tā, nosūtu vēlreiz. Tu nāc. Čau! Jā, čau! Šodien mums ļoti raiti iznāca saslēgties. Jā, pavisam nedaudz tevi pieteicu. Es tikai teicu, ka šodien mums būs laiviņš ar tevi, Instagramā tevi zinu vairāk arī pilnveidojas kopā ar Laini. Un šodien mums tēma ir par traumu dziedināšanu un nervu sistēmas lomu tajā, ne? Jo tu esi somatiskā terapeite un arī kā tu saki, holistiskās tādas pašizaugsmes kočs un treneris, un par to mēs arī parunāsim, bet varbūt pirms mēs tā kā dzīvi iesim tēmā, tu vari īsumā pastāstīt, kas tu esi, jo droši vien tavi sakotāji, jo zinu tevi ļoti labi, bet retrītas sakotāji droši vien kādi zina, kādi nezina, un tad varbūt tādu mazu intro, kas ir tas, ko tu dari, un vispār, kāpēc tu to dari? Jā, sveicieni visiem, kas pievienojas laivā un arī, kas pēc tam skatīsies ierakstā. Jā, es tad esmu Laina Kalēja un esmu somatiskā trauma terapeite. Es nodarbojos ar tādām pasaulē atzītām somatiskajām trauma terapijas metodēm kā somatic experiencing, somatic parts work, Dr. Gabor Mate izveidotā metoda compassionate inquiry. Un tā ir nedaudz citādāka pieeja nekā tradicionālā terapija, kur mēs strādājam ne tikai ar prātu, ar apzināto prātu, sarunājoties, bet lielākoties mēs strādājam ar ķermeni, ar nervu sistēmu, ar tām sajūtām, kas glabājas nervu sistēmā, lai izrisinātu traumas tādā veidā. Un par to mēs arī šodien runāsim par to, kā nervu sistēma ir tā, kas glabā traumas, nevis mūsu apzinātais prāts. Zini, ko es īstenībā, mums šis ir kaut kāds 50, kurais laivs un liela daļa darba ar sevi, man liekas, ir kopumā par un ap mūsu traumām, vai nevienalga, kas tā pa praksi ir, bet tieši Gabora Mate tādā prakses kontekstā es gribētu pajautāt tev, kas vispār ir trauma, jo citreiz ir, īpaši bērnībā, vai ne, tur mums nekas taču tās traks nenotika, nezinu, ko tu raudi, viss taču ir labi, tur līdz kāzām sadzīst, tas ir arī par fiziskām traumām, bet Gabors Matē daudz runā tieši par to, kas vispār ir trauma, kā skatīties uz traumu, un varbūt tu vari arī padalīties tādā savā skatījumā uz to, kā tu redzi, kas ir trauma un kā mums vispār par to domāt, jo daudz arī, kad tā kā arī runā par bērnību vai kaut ko, man bija laba bērnība, vai man tur bija mīloša ģimene, un man taču nekas tāds traumatisks nebija, viss taču bija labi, bet droši vien, tad, kad sāk to darbu ar sevi, tad jau katram ir pieredzes, kas mūs ir veidojušas vairāk nekā mums liekas, vismaz sākotnēji. Jā, tieši tā. Un Dr. Gabor Mate un arī daudz mūsdienu traumu ekspertu skatījums un definīcija par to, kas ir trauma, ir nevis tas pats notikums, kas ir noticies ar mums, bet gan kas ir noticies mūsos tā rezultātā. Un līdz ar to tas, kas var būt trauma, kādam kā bērnības pieredze var būt bijusi traumatizējoša, un kādam tā var nebūt bijusi traumatizējoša. Bet galvenais, principā, kas atšķir to, vai kāds notikums izveidojās kā trauma, ir tas, vai nervu sistēmā ir bijis iespējams atbrīvot to traumatisko stresa enerģiju, kas bijusi mobilizēta tā notikuma rezultātā, vai ir bijis iespējams atbrīvot to no nervu sistēmas. Un tādēļ tik būtiski ir, vienalga, vai tas ir bērns, vai tas ir pieaugušais, kas pieredz kā traumatizējošu pieredzi, ka tiek saņemta drošības sajūta, lai tā traumatiskā stresa enerģija un emocijas varētu tikt atbrīvotas no nervu sistēmas, nevis palikt iestrēgušas nervu sistēmā. Ja? Un
Un tad vēl runājot par traumām, protams, tāds, daudziem tāds tradicionālais, tipiskais skatījums, un man arī savulaik, pirms es sāku šo darbu traumām, man arī bija tāds skatījums, kad mēs runājam par traumām, tur jau ir tādi tiešām tādi nopietni notikumi, karš, seksuālā izmantošana, vardarbība ģimenē, kas bez šaubām acīm redzam, tās ir ļoti traumatizējošas pieredzes. Bet tas, kas bieži vien ir daudz mazāk bijis pamanāms, bet kas ļoti atklājās, darbā, ko es strādāju ar klientiem, ir šīs emocionālās traumas, kā dažādas bērnības pieredzes, kur bērns nav saņēmis emocionālo klātesamību tam emocionālajam stresam, kas ir piedzīvots, drošības sajūtu, sapratni un pieņemšanu, emocijām, lai nervu sistēma var atbrīvot to stresu, kā tā arī skaitās trauma, jo to ir atstājusi kādu ietekmi cilvēka bērna smadzenēs, nervu sistēmā, ietekme, kas pēc tam var turpināties un bieži vien turpinās līdz pat arī pieaugušo vecumā, un ja cilvēks ar to nestrādā gadu dekādēm, ja, un respektīvi izveidojas dažādi paterni, un cilvēks tiek trigerots, un cilvēks var nesaprast, kāpēc man kaut kas trigero šeit un tagad attiecībās vai kādās citās dzīves jomās, bet sakne tam ir kādi emocionālo stresi, kas piedzīvoti bērnībā, ģimenes attiecībās, skolā, tas emocionālais stress, kas nav ticis atbrīvots no nervu sistēmas un tās emocijas, kas palikušas iestrēgušas, un tā arī ir trauma. Jā, kur iztrūkus kāda emocionālā klātesamība, drošības sajūta, sapratne, pieņemšana bērnu emocijām, vēl drusciņi arī par emocijām paturpinot. Kad uzdevu šo jautājumu, tas, ko tu teici, ka tik bieži vien mēs varam būt bērnībā saņēmuši to attieksmi, ka, ko tu tur raud, tas jau nav nekas traks, jā, bet patiesībā tāda attieksme, kad bērns saņem tādu attieksmi, tīpaši, ja bērnam ir jūtīga nervu sistēma, tas notikums, kas ir bijis, tas varbūt bijis traumatizējošs, jo tā nesaprata, nepieņemšana, ko bērns ir saņēmis savām emocijām, tas nav ļāvis atbrīvot nervu sistēmai to stresu, to emocionālo stresu, kas bijis, un tad tā paliek kā emocionālā trauma. Tad, ja tu nedaudz ieskicēji par to, kāda ir nervu sistēmas loma tajā, un vienkārši gribēju jautāt, tie cilvēki, kas nonāk pie tevis, viņi vairāk jau tā kā saprot, zina, ar ko jāstrādā, vai vairāk šīs pieredzes tā kā atpakojās arī darba laikā, jo, kā tu arī pati minēji, tiešām sabiedrībā pieņemtie traumatiskie notikumi, tos mēs visi saprotam, jā, tā bija trauma, bet šīs mūsu individuālās pieredzes mēs pat dažkārt paši savā apziņā tā īsti neielaižam sākotnēji, ka tas vispār ir mums bijis diezgan neharmoniski, un tas kaut kādā veidā vēl veido mūsu patērnus vēl joprojām. Kā ir ar tiem taviem klientiem, kas nonāk, viņiem droši vien ir kaut kāds jau impulss, bet vai tavā pieredzē jau diezgan skaidri saprotams sākumā, ar ko jāstrādā, vai tomēr tas arī tāds darbs un lēnām pakojās vaļā? Gan, jā. Liela daļa no klientiem, ar ko es strādāju, viņi ir jau kādu laiku gājuši tradicionālajā sarunterapijā, tā kā viņiem ir jau kāda apzinātība par tiem patērniem un ka tiem saknes būtu bērnībā, bet viņi nav spējuši to izmainīt, jo tas nav tikai darbs ar apzināto prātu, tas tiešām arī darbs ar nervu sistēmu, ar neapzināto prātu. Tā kā kāda apzinātība ir, bet, protams, daudz, kas atklājās arī procesā, kā tie puzles gabaliņi saliekās kopā, jo par tām pašām traumām paturpinot, jo tas, kas ir traumatizējoši, tā šīs emocionālās traumas, tik bieži vien tas ir kaut kas, ko cilvēks ir piedzīvojis savā bērnībā, kur kaut kas ir bijis par maz, par maz sapratne un pieņemšana bērnu emocijām, bērnu personībai, kur bērnam bijis jāapspiež kaut kādas savu personību, savas emocijas, lai nepazaudētu saikni ar savām piesaistes personām, ar vecākiem, drošības sajūta, kas iztrūkusi un tā. Un tad, kad klienti nāk pie manis strādāt, viņi lielākoties nāk
tādām attiecību problēmām, tātad ir šie piesaistes ievainojumi apakšā, kas veidojušies agrīnā bērnībā ģimenes attiecībās. Tad trauksme, dažādi veidi trauksmes, depresija, kam arī ir lielākoties lielā daļā gadījumu tam ir saknes bērnībā, jo tas ir šis emocionālais stress, kas ir krājies bērnībā, kur atkal mēs nonākam pie tā, kā iztrūkus drošības sajūta, emocionālā klātesamība, lai nervu sistēma var to atbrīvot. Un tas ir krājies līdz pēc kāda laika, tas jau pieaugušo dzīvē manifestējās kā trauksme vai depresija. Un tad, attiecīgi ar to strādājot, kāda apzinātība klientiem jau ir, bet bieži vien daudz klienti, kad mēs tiešām dodamies tajā darbā un strādājam ar to, viņi ir pārsteigti, kādas bērnības pieredzes, par kurām viņi jau ir varbūt aizmirsuši vai ko viņi domāja, tas jau nebija nekas traks, kādas patiesībā ir atstājis ietekmi uz viņu tālāko dzīvi, uz to, kā viņi jūtās, uz to, kā viņi reaģē dažādās situācijās, tā kā viennozīmīgi ļoti daudz, kas atklājās procesa laikā. Tu arī jau pieminēji, ka nāk, tagad daļa no taviem klientiem ir tie, kas jau pastrādājuši tādā klasiskā terapijā, ko mēs iedomājamies un runājamies tikai. Kas varbūt, kā tu ar viņiem strādā un kādā veidā mēs vispār varam piekļūt tā informācija un kaut kādā veidā atbrīvot to stresu, kas ir uzkrājies nervu sistēmā? Jā, tas ir pamatā darbs ar sajūtām. Jā. Un iesākumā, kad mēs par to dzirdam darbs ar sajūtām, darbs ar ķermeni, ko tas vispār nozīmē, un man pašai tas bija svešs un nesaprotam pasauli, pirms es sāku šo darbu. Bet pirmkārt, par sajūtām runājot, sajūtas nav domas galvā, tā kā ja kāds cilvēks saka, es jūtos, ka viņš ir dusmīgs uz mani. Tā nav sajūta, tā ir doma priekšstats galvā. Jā. Sajūtas ir konkrēti, kas notiek ķermenī, kur ir saspringums vai kaut kur ir kāda trauksmainības sajūta ķermenī, kāda ir tā trauksmainības sajūta ķermenī, kur tā ir krūšu kurvī, plecos vai aktīva enerģija rokās, siltums sajūta vai augstums sajūta kaut kur, kamols kaklā. Tie ir kādi no piemēriem tādām fiziskām sajūtām. Un kad cilvēki ir daudz strādājuši tādā prāta līmenī, viņiem sākumā var būt izaicinājums saslēgties ar ķermeni tādā ziņā, ka viņi pamana šīs fiziskās sajūtas ķermenī. Ja? Bet to var iepraktizēties, ik viens to var iepraktizēties. Bet katrai domai, ko mēs domājam, vai pozitīva doma, vai negatīva doma, katrai domai ir kāda atbilstošā fiziskā sajūta ķermenī. Un nervu sistēmas valoda ir sajūtas. Vai patīkamas, vai nepatīkamas sajūtas, tas attiecīgi, kā mēs to izjūtam. Un līdz ar to sajūtas, darbs ar sajūtām, ka mēs pamanām, kas ir tās atbilstošās tām domām, tām reakcijām, uzvedībai, domām, emocijām, atbilstošās fiziskās sajūtas ķermenī. Tas ir tiešākais veids, kā mēs varam piekļūt tai informācijai, kas ierakstīta nervu sistēmā, ko mēs tautas valodā varētu saukt par neapzināto prātu. Nervu sistēma ir neapzinātais prāts. Un tad jau attiecīgi mēs varam strādāt ar tām sajūtām. Lielākoties, kad es sāku strādāt ar klientiem, patiesībā vienmēr mēs iesākam pirmās nodarbības, mēs iesākam vairāk, lai fokusētos uz to, lai ienestu tādas patīkamās sajūtas sevī, kas būtu drošības sajūta nervu sistēmā. Ir dažādi vingrinājumi, ir somatiskie vingrinājumi, arī dažādi resursi rīku, es mācu klientiem, kā vairot sevī vairāk tās patīkamās sajūtas, kas palīdz sajust mieru, sazemētību, prieku, cerību un tā tālāk, lai mēs varam stiprināt nervu sistēmu un lai tā nervu sistēma ir gatava doties tajās traumatiskajās sajūtās. Un tad jau, kad mēs sākam strādāt ar tām traumatiskajām sajūtām, tad jau mēs skatāmies, mēs sākam pamanīt, tad, kad tev ir tā reakcija, vai tad, kad tev ir tā doma, vai tad, kad tev sāks tā trauksme, vai tā panikas lēkme, vai tad, kad tev piezogās tā nomāktība. Kas ir tā fiziskā sajūta ķermenī? Un tad, ja mēs strādājam ar to, no tā daudz, kas atklājās, mēs varam nonākt līdz kādām neapzinātām atmiņām, mēs
nonākam līdz emocijām, līdz tam stresam, kas ir iestrēdzis nervu sistēmā, un attiecīgi mēs varam strādāt ar to, mēs varam to atbrīvot. Tā atbrīvošana notiek tā kā vairāk apzināti saslēdzoties ar to, kas tas notiek, ja tas ir arī kaut kāds fizisks, darbs, process. Tas dažādos veidos var izpausties, kā tā atbrīvošanās izpaužās, bet pamatā viens ir tas, ka mēs vēlamies virzīt to apzināto uzmanību uz to konkrēto fizisko sajūtu ķermenī, uz to vietu ķermenī, kur ir tā konkrētā fiziskā sajūta. Un tad mēs vēlamies arī paralēli ienest drošības sajūtu nervu sistēmā, tās patīkamās mieru un drošības sajūtas, lai izbalansētu nervu sistēmu. Jo gal galā, kā mēs runājāmies pirms brīža, iemesls, kāpēc trauma veidojās, ir tāpēc, ka oriģināli iztrūkās drošības sajūta. Tik būtiski ir, ka mēs ienesam to drošības sajūtu nervu sistēmā, lai tā traumatiskā sajūta varētu tikt atbrīvota. Un citreiz tas var izpausties tad kādās konkrētās kādās kustībās, vingrinājumos, ko mēs pielietojam kādās kustībās, kas palīdz nervu sistēmai pabeigt to nepabeigto stresa atbildes reakciju. Un citreiz tas var izpausties vienkārši tajā, ka ir dažādas fiziskās pazīmes, kas liecina, ka nervu sistēma atlaiž stresu, tā kā žāvas, ka klients sāk žāvāties, spontānas nopūtas, kāda tirpiņu sajūta ķermenī, kāda siltuma sajūta ķermenī, asaras. Ja? Tie ir kādi no veidiem, tādiem fiziskām pazīmēm, kas liecina, ka nervu sistēma atlaiž stresu. Tā kā tas arī ir tas, kas notiek sesijās. Citreiz ir vajadzīgs, citreiz tas notiek caur kustībām, un citreiz tas vienkārši notiek caur šādām fiziskām pazīmēm, ka nervu sistēma atbrīvo to stresu, kas saistās ar to traumu. Tikko tā kā pieminēja asaras, un man uzreiz ienāca arī prātā, tagad, jau man liekas, mēs jau savus bērnus audzinām nedaudz savādāk, bet tagad paskatieties atpakaļ uz manu bērnību, šī pati klišeja par to, ka puiši neraud. Un tā kā vai tur redzi kaut kādas arī atšķirības, teiksim, kā šī nervu sistēma atbrīvo vai neatbrīvo, vai kā viņa ir vēsturiski veidojusies sievietēm un vīriešiem, vai kaut kādas tādas specifiskas lietas, ar ko mēs arī atšķiramies. Jo, man liekas, bieži arī attiecībās, es esmu runājusi un ja pati esmu pieredzējusi, piemēram, vīrietim, ja sieviete sāk raudāt, viņiem vienkārši sākās panika, jo viņš nesaprot, ka tagad vienkārši notiek kaut kāds izlādes process, un pēc tam es jutīšos labāk. Vīrieši atkal daudzāk, man liekas, daudzreiz dusmojās, vai tā kā tādā aktīvākā, un vai ir kaut kādas tās arī, nezinu, mums iemācītie veidi, kā mēs nosacīti kaut ko izlādējam vai reaģējam, un vai vispār ir atšķirība? Tie būtu iemācītie veidi, tā kā tās ir tīri kultūras atšķirības, kā ir audzinātas sievietes un kā ir audzināti vīrieši, ka sievietēm tā kā ir pieņemamāk raudāt, vīriešiem tā kā nav pieņemam raudāt, bet tā problēma ir tāda, ka asaras ir viens no veidiem, kā nervu sistēma atbrīvo stresu. Ja? Asaras nav, mēs nevaram teikt, ka asaras ir sliktas, patiesībā asaras ir labas. Un tad, kad bērns bērnībā tiek kaunināts par to, ka viņš raud, un vienkārši puiši, kā bērni, viņi to saņem bērnībā vairāk. Ja? Tā tad ir tā mūsu kultūrā ir bijis iegājies, diemžēl. Un, ja bērns tiek kaunināts par to, ka viņš raud, viņš iemācās apspiest tās asaras ne tikai tai situācijā, bet arī nākamajās situācijās. Tas vienkārši nozīmē to, ka nervu sistēma nevar izdarīt to darbu, ko tai vajadzētu. Un atbrīvot to stresu, un tas viss stress un emocijas paliek nervu sistēmā. Tā notikuma rezultātā vēl citās pieredzēs pēc tam, kur cilvēkam jau ir izveidojies tas patērns apspiest asaras, ka nedrīkst raudāt, kauns raudāt un tā tālāk. Un tad mēs nonākam pie tās situācijas, ka tās emocijas un tas emocionālais stress nervu sistēmā ir krājies, un tad pēc gadiem cilvēkam ir trauksme vai depresija, un cilvēks brīnās, kāpēc man ir trauksme depresija. Tā tas strādā, un tā tas strādā abiem dzimumiem, vīriešiem, sievietēm, jo gal galā mums nervu sistēma ir vienāda. Jā.
Un, principā, mēs ļoti daudz arī jau sarunā un arī daudzās citās praksēs mēs atgriežamies uz bērnību un tad jautājums, teiksim, tiem, kam ir bērni un mamām arī daudzreiz ir, tētiem arī ļoti izaicinoši ir angliski, deal, tik galā un reaģēt ar šīm bērnu dažādām izpausmēm, varbūt tādas pāris, tādas vienkāršākās lietas, ko varbūt mums tā kā instinktīvi gribās tā kā tur arī tur nedari vai tur, nezinu, nomierinies vai kaut ko, bet kas ir tie veidi, kā bērni visbiežāk izpauž šo stresu un ko arī vajadzētu ļaut tā vietā, lai tur būtu šis, tur neraudi vai tur netrako vai vēl kaut ko. Kas tie, par ko mums tā kā apzināti jau jādomā uz saviem bērniem skatoties? Jā, doktors Gabors Matei arī runā par to, ka viena no bērna pamat vajadzībām ir justies, ka visas viņa emocijas ir pieņemtas un saprastas. Ka viss bērna emocijas ir pieņemtas. Un tas ir tas arī, ko es iesaku paturēt prātā vecākiem. Un paturēt prātā arī to, ka, ja bērns kaut kā uzvedās tā, kā vecākam liekas nepieņemami, vai tur niķojās, vai ja vecāku trigero, kad bērns raud, un vecāks nesaprot, kāpēc, un ko es te daru nepareizi, un tā. Bērns caur uzvedību izrāda to, vai arī, piemēram, ja bērns, nezinu, tiešām sāk pārkāpt robežu, tur, piemēram, iesit brālim vai pat kā. Ir svarīgi paturēt prātā, ka bērns caur uzvedību izrāda to emocionālo stresu, kas ir viņā, ko bērns nemāk nespēj izpaust caur vārdiem, pastāstīt vecākam par to, kā bērns jūtās. Tāpēc ik reiz, kad jau vecāku trigero kaut kas bērnu uzvedībā, vai bērns tiešām pārkāp robežas, tad galvenais jautājums ir, kas ir tas emocionālais stress, kas ir bērnā šobrīd. Un tad, kad bērnā ir emocionālais stress, kas ir vajadzīgs, emocionālā klātesamība, pieņemšana, sapratne, drošības sajūta, lai palīdzētu bērnam izjust un atbrīvot tās emocijas, to stresu. Protams, darot to veselīgā veidā. Jā, ja bērns, piemēram, sit brālim, jā, tad, protams, mēs negribam bērnam ļaut to darīt, bet tik un tā mēs vēlamies sniegt pieņemšanu bērnu emocijām. Okay? Es redzu, ka tu šobrīd esi dusmīgs, palīdzēt bērnam atpazīt, jā, tas, ko tu jūti, šobrīd tās dusmas. Varbūt tu palīdzēt bērnam saprast, kas notiek viņa ķermenī tad, kad ir tās dusmas. Jā, tādā veidā palīdzēt bērnam saprast, kā tās emocijas, atpazīt emocijas sevi un kā tās emocijas izpaužās. Un attiecīgi sniedzot drošības sajūtu, sapratni, kā tad citādākos veselīgos veidos bērns var tādas spēcīgas emocijas kā dusmas izrēģēt un atbrīvot. Jā, un tad ir dažādi veidi, ko es attiecīgi arī mācu klientiem, ko viņi var pielietot gan uz sevi, gan uz bērniem, vai tur tēlot dusmīgu dzīvnieku, vai sist spilvenu, vai mētāt spilvenu. Nu, lietas, kas nenodara pāri otram cilvēkam. Jā. Ja mēs runājam konkrēti par dusmām, ja mēs runājam par tādām emocijām kā skumjas, bailes, tur primāri ir sniegt šo drošības sajūtu. Un patiesībā man gribās teikt tāpatās, kā tad, kad mēs sievietes raudam un vīrieši var nesaprast kāpēc viņi tur raud un tiekties kaut kādā veidā mēģināt atrisināt to situāciju. Bet patiesībā tas, kas vienkārši ir vajadzīgs, ir sapratne, klātesamība, ļaujot nervu sistēmai darīt savu darbu. Ja? Un tāpatās arī bērniem bērns raud, samīļot, būt ar bērnu, necensties viņu kaut kā kušināt, neraudi, taču viss būs labi, lai gan tas var izklausīties pirmajā brīdī, kā es taču mierinu bērnu, bet vienkārši primārais fokusēties, sniegt to klātbūtni, sapratni, bērns izraudāsies, jā, viņa nervu sistēma līdz ar to atbrīvos to stresu, un tad, kā jau vecāki ir pieredzējuši, pēc pāris minūtēm bērns jau skrien priecīgs un spēlējās, jā, jo tas vienkārši nervu sistēma ir atbrīvojusi to stresu. Jā. Man liekas, šis ir arī ļoti vērtīgi, jo tā kā to var, tad, kad kamēr nav bērna, liekas, viss šis tā kā, ok, jā, viss ir skaidrs, bet tad, kad ir tie bērni,
un tu nonāc arī situācijās, tad tas, kas, piemēram, notika ar mani, man tiešām tikai ar bērniem sāka pakoties vaļā ļoti daudz šīs traumatiskās situācijas no manas bērnības. Un man likās, ka man kopumā ir ļoti laba bērnība, un uz tā vidējā temperatūra istabā tiešām bija laba, bet ka tiešām tieši tādas mazās lietas, un tad, kad pārsvarā, kad notiek ar bērniem šīs tur raudāšanas vai kaut kādas tur dusmas, tad kas notiek manī veidojās šīs sajūtas ļoti fiziski. Es jūtu, tā kā, kad veidojās šis stress, un tad es sapratu, ka es neesmu mierīga par to situāciju, bet tas ir kaut kas, ko viņi pacēla priekš manis no manas bērnības. Un es nezinu, vai es tam piekļūtu tad, ja man nebūtu bērni, jo līdz tam man nekas tāds nav. Bet bērni ļoti daudz, un es skatos arī citreiz uz citiem pieaugušajiem, un arī tā kā šīs reakcijas, kuras varbūt vēsturiski mēs tādas pieredzējām, mēs viņas tā pārnesam uz saviem bērniem, bet daudzreiz tam cilvēkam iekšā tāda pilnīga nespēja angliski contain, tā kā, uztaisīt veselīgu konteineri šīm bērnu sajūtām, jo pašam iekšā vienkārši viss sprākst uz visām pusēm. Tu arī minēji, ka tu strādā arī ar vecākiem un pastāst arī viņiem, ko darīt šādās situācijās, vai teiksim, kas ir tie signāli arī vecākam, kad varbūt tas nav tik daudz par to, kas tagad notiek ar bērnu, tas īstenībā ir kaut kas, kas notiek ar tevi, un varbūt vispirms nevis tev bērns kaut kur ir jāved, bet pašam varbūt viņš jāaiziet pastrādāt. Tieši tā, jā. Patiesībā lielāka loma ir tām darbam, ko vecāks tad darīt ar sevi. Un, kad es strādāju ar vecākiem, gal galā mēs nonākam pie tā, ka mēs strādājam ar tiem bērnības ievainojumiem, ar tiem piesaistes ievainojumiem, kas ir vecākam. Un tam patiesībā nav nekāds sakars ar bērnu. Ja? Jo, kad kaut kas kad bērnu emocijas trigerē vecāku, kad bērnu uzvedību trigerē vecāku, tas ir par pašu vecāku, par kaut ko neizrisināt, kas noticies vecāka bērnībā, par tiem piesaistes ievainojumiem, kas ir vecākam. Jo par trigeriem runājot, ko vispār nozīmē trigeris? Ja, trigeris ir trigeris tātad ir pistolei, bet pistoli var izšaut tikai tad, kad tā ir pielādēta. Pistole, kas nav pielādēta, viņa neizšaus. Ja? Un kas šajā līdzībā ir tās lodes, kas padara pistoli pielādētu, tas ir tas, kas ir noticies vecāka bērnībā. Ja? Tie emocionāli ievainojumi, piesaistes ievainojumi, kas bijuši vecāka bērnībā ar viņa vecākiem vai piesaistes personām aprūpētājiem, kas attiecīgi, kāpēc bērnu emocijas un kaut kas bērnu uzvedībā trigero vecāku. Ja? Un tad, kad vecāks strādā ar to, kas bijis viņa bērnībā, ar tām nesadziedētajām emocijām, tad vecāks pamana, mani vairs netrigero tas tā bērnu uzvedībā. Es spēju palikt klātesoša un sniegt bērnam to emocionālo klātesamību un sapratni pieņemšanu, kas ir nepieciešama. Un tik bieži vien tā pamat problēma ir, kad tam teikt, ka vecāks nav saņēmis savā bērnībā to emocionālo klātesamību, emocionālo pieejamību no vecākiem, tad šis cilvēks nav spējis pilnībā pieņemt visas savas emocijas, un tad, protams, ka bērnu emocijas trigero viņu, jo mēs spējam pieņemt otru emocijas tikai tad, kad mēs esam tās pieņēmuši sevī, savas emocijas esam pieņēmuši. Tāpēc būtiskāk no tā, ko es esmu mācījusies un strādājusi ar klientiem, un patiesībā arī rezonējoties ar to, ko mūsdienu trauma eksperti saka, tas pats doktors Gabors Matē, doktors Pīters Levīns, Bessel Vandel Kok, ka daudz būtiskāka loma ir nevis tajā, ka vecāks iemācās dažādus tur sarakstiņi ar to, kā kontrolēt bērnu uzvedību, kā likt bērnam uzvesties labi, bet daudz būtiskāk nozīme ir tām darbam, ko vecāks strādā ar savām emocionālajām traumām un piesaistes ievainojumiem. Un patiesībā interesantā kārtā, bet īstenībā nepārsteidzošā kārtā, jo tas, kā tas strādā, tad, kad vecāku nervu sistēmā ienāk vairāk regulētība, jo vecāks izstrādās savus triggerus,
arī bērns sāk uzvesties labāk. Jo nervu sistēmas spoguļo vienu otru, un bērnu nervu sistēmas notiek pilnībā neapzināti. Bērnu nervu sistēmas sajūt, vai vecāku nervu sistēmā ir stress vai regulētība. Un ja vecāku nervu sistēmā ir stress, tad arī bērnu nervu sistēma ir vairāk stresā. Jo vienkārši nervu sistēmas spoguļo vienu otru visam neapzināti. Jā, to es ļoti daudz arī esmu novērojusi savās mājās, kur ir enerģija. Es varu ienākt mierīga, bet ja es esmu sastresojusies pa dienu, tad es ienāku bērni ir mierīgi un kaut kādā mirklī sākās vienkārši vilnis tāds. Un tad atkal man jānomierinās, lai bērniem būtu mierīgi. Es gribēju vēl pajautāt, tu arī strādā kā tāds holistiskās personības izaugsmes treneris coach. Kas ir tas darbs un varbūt ar ko viņš tā kā nedaudz atšķirās varbūt no šīs tādas traumu nervu sistēmas un traumu tādas dziedināšanas, atlaišanas. Un varbūt ar ko viņš arī atšķirās no tā tīri klasiskā coachinga. Nu jā. Holistisks būtu darbs ne tikai ar prātu, bet arī ar ķermeni. Un tas patiesībā iet roku rokā. Tā kā es strādāju, tas iet roku rokā ar šo somatisko traumu terapiju, darbu ar nervu sistēmu. Un tas būtu tādā, šis termins holistiski personīgās izaugsmes trenere, tas vairāk nāk man no tā, kad savulaik, pirms es sāku nodarboties ar somatiskajām terapijām, pirms es vispār tās atklāju, es kādu laiku strādāju kā mindset, jeb domāšanas veida coach. Ja, un arī attiecīgi izgāja daudz dažādas apmācību kursus arī, līdz sapratu, cik tas darbs ir ļoti limitēts. Darbs tikai ar mindset, proti ar domāšanas maiņu, jā, dažādas afirmācijas un tāda apzināta mērķu rakstīšana un vision board un tam līdzīgas lietas, cik ļoti tas darbs ir limitēts, tāpēc, kamēr mēs neizstrādājam nervu sistēmas līmenī tās traumas, tikmēr turpināsies tā sevis sabotāža, ka mēs ar prātu mēs vēlamies vienu, bet tad, kad kaut kas mūs trigero, tad mūsu apzinātais, racionālais prāts, tā teikt, aiziet offline. Un vadību pārņem mūsu neapzinātais prāts, nervu sistēma, emocionālās izdzīvošanas smadzeņu daļas. Un tad no turienes vairāk tas nosaukums, kad kā es pārformulēju, lai iesaistītu arī šo ķermenisko aspektu, tāpēc vārds holistisks darbs arī ar ķermeni. Un tīri praktiski, kā tas izpaužās, lielākoties tik un tā nodarbojos ar šo somatisko traumu terapiju, bet šis holistiskais coachings, tas būtu vairāk tā, ka mēs arī cenšamies parūpēties par to, lai cilvēkam ir sabalansēta dzīve dažādās dzīves jomās, lai cilvēks parūpētos par sevi, lai būtu pietiekoši miegs, sabalansēts uzturs, fiziskās aktivitātes. Protams, tas ir vairāk tādā ieteikumu ziņā, bet arī tas, ka cilvēks pievērš uzmanību, vai es guļu pietiekoši, ko es lietoju uzturā, vai es nodarbojos ar fiziskām aktivitātēm, ko es uzņemu savā ikdienā, kas ir uz manas sociālo mēdīju sienas, ar kādiem cilvēkiem es pavadu laiku. Tas viss arī atstāja ietekmi uz to, cik regulēta vai disregulēta ir nervu sistēma. Un ja kādam ir trauksme, tas patiesībā viena no pirmajām lietām, kam pievērst uzmanību, ir, vai man ir pietiekošs miegs. Jā. Protams, tas pats par sevi neatrisinās to problēmu, bet ja cilvēks konstanti neizguļās, viņam konstanti ir miega trūkums, tas to disregulētību un trauksmi nervu sistēmā tikai pastiprinās. Jā. Tā kā tādā ziņā arī darbs ar sevi. Okay, tā kā, jā, principā, tad, ja nonāk pie tevis, tas nav tikai tā kā mēs ejam atpakaļ, atlaižam tos kaut kādus traumiņas un nervu sistēmas kaut kā, gribās teikt kaut kāds, samežģīja un to spriedzīt, kas tur bija, bet arī palīdz sakārtot to dzīvi, tā kā, kas man notiek šodien ar mani. Jā, lai mēs varam pēc iespējas apzināt, pēc iespējas vairāk faktorus, kuru vajadzīgs kaut ko pamainīt dzīvesveidā, lai panāktu labāku rezultātu. Jā, vai arī, lai tas rezultāts, ko mēs panākam sadziedējot traumas, lai tas netiktu sabotēts ar dzīvesveidu. Jā,
arī tādā par sevi domāju, man liekas, man visvairāk kaut kas trigero un visgrūtāk ir tad, kad ja es esmu nogurusi un pārgurusi tādā ilgākā laika periodā. Nu, tā kā, jo, ja es esmu resursā, tad īstenībā es ļoti labi varu lielāko daļu man lietu ap mani tā kā uztvert veselīgi un viss kopumā ir forši. Bet, ja ir tāds pārgurums, tad jā, tas tā ir. Un kā mēs visi vēl ne to zinām, bet tad jautājums, cik mēs to ieviešam savā ikdienā un cik tas ir klātesošs. Tieši tā, jā. Gribēju pajautāt, kas ir tas, kāpēc tu to dari? Vai kāds bijis tavs ceļš līdz tam darbam? Jo, nezinu, es gāju vidusskolā, tad vēl šādu darbu, piemēram, nebija. Tā kā droši vien tas nebija tavs bērnības sapnis, tas ir kaut kas cits. Jā, tas ir kaut kas, līdz kam es nonācu soli pa solītēm, jā, jo šī somatiskā trauma terapija, tas ir kaut kas salīdzinoši jauns, bet tas balstās jaunākajos neirozinātnes pētījumos un polivagālajā teorijā, jā, kas, protams, ir pēdējo gadu dekāžu atklājumi, un arī savulaik, kad es gāju skolā, tad daudz no tiem atklājumiem vēl nemaz nebija veikti, jā, Un droši vien savulaik es nebūtu iedomājusies, ka es būtu terapeite. Man pirmā izglītība bija, es mācījos vēsturi, jā, bet, es neko no tā tajā lauciņā negāju, nestrādāju. Tas bija vairāk tādai manai personīgai interesei, un arī tolaik man bija absolūts apjukums par to, ko es vēlos dzīvē, jo man bija tik daudz neizrisināts traumas, ka es vispār nezināju, ko es vēlos, kas es esmu, ko es vēlos. Jā, tas izkristalizējās tikai laika gaitā. Bet liela nozīme tajā, kad es nonācu līdz tam, ko es daru tagad, ir bijis darbam, ko es esmu daudz vasaras strādājusi ASV un Kanādā, Southwestern programmā, kur jaunieši, kur studenti pavasar brauc un pārdod izglītojošas grāmatas ģimenēm Amerikā un Kanādā. Un tad pārējā gada laikā, kur mēs attiecīgi strādājām kā mentori ar citiem studentiem, palīdzot viņu personīgai izaugsmē. Un tās programmas ietvaros man pašai bija iespēja strādāt daudz ar savu personīgo izaugsmi, uz to programmu bija vērsta uz personīgu izaugsmi, un arī laika gaitā man bija iespējams būt kā mentoram, tā kā varam teikt kā coacham, tolaik vēl tādu jēdzienu neizmantoju, bet būt kā coacham citiem studentiem. Un tajā procesā es sapratu, cik patīkami ir sajūta, ka es varu kādam cilvēkam palīdzēt sasniegt viņa mērķus. Jā, tas gandarījums pēc tam, un ka es varēju būt kāda daļa no tā nozīmīgā procesa cilvēka dzīvē, tas man radīja prieku. Jā, tas man radīja tādu prieku, ko es neatradu citās lietās, citās profesijās, ko es pamēģināju. Un tad es nonācu līdz tam, man patīk strādāt ar cilvēkiem, un man patīk palīdzēt viņiem pārvarēt kaut ko sevī, lai viņi var sasniegt to, ko viņi vēlās, kļūt par labākām personībām. Tā es nonācu līdz coachingam, bet tad sākot man pašai darboties kā coacham, es minēju, ka es biju arī kādu laiku kā mindset, domāšanas veidu coach, un strādājot ar cilvēkiem arvien vairāk izkristalizējās, un arī pašai ar sevi strādājot, arvien vairāk izkristalizējās tas, ka tikai ar prātu strādājot ir kaut kādi limiti. Jā. Kaut ko es izmainu sevī, bet visu laiku kaut kādi šie patērni atkal nāk atpakaļ, es atkal rēģēju kādās situācijās, tāpatās man atkal tas triggeroja, es atkal nonāku tajos nomāktības vai depresīvajos stāvokļos vai tajā piedzīvoju to trauksmi un tā tālāk. Es sapratu, ir jābūt kaut kam vairāk, kaut kam dziļākam. Jā. Tā es nonācu līdz darbam ar traumām, es nonācu līdz doktoram Gaboram Matē un viņa metodēm, un tā es arī nonācu. Patiesībā šādi caur Instagramu sākot līdz Instagramam, paldies Instagram algoritmam, kas man parādīja kādus ārzemes somatiskos traumu terapeitus, un sāku sekot viņu darbam, un sāku mācīties par nervu sistēmu, šo polivagālo teoriju, sāku profesionāli apgūt šīs somatiskās traumu terapijas metodes ārzemēs, un tā es nonācu līdz tam. Un gan darbā ar sevi, gan darbā ar klientiem, tas ir tas, ko es esmu sapratusi, un man prieks, ka es beidzot līdz tam esmu nonākusi, ka darbs ar nervu sistēmu ir tas iztrūkstošais elements. Tas ir tas iztrūkstošais elements,
ko es vēlējos atrast, tad, kad es zināju tikai, tā kā es nodarbojos ar parasto mindset coachingu. Jā, jo es tā kā, to arī sākotnēji pašā sākumā mēs runājam par to, kā vispār pateikt, kad rodās tā trauma vai kad viņa nerodās, jo senāk, man liekas, es vispār nejūtu savu ķermeni, bet tagad, teiksim, mums, piemēram, vakar bija ar vīru bija situācija, kur it kā nekas liels nenotika, viņš vienkārši nebija izdarījis to, ko mēs sarunājam, viņš izdarījis kaut kad bija aizmirsis, es pēkšņi atcerējos, es viņam pajautāju, un viens es tā kā palieku dusmīgi, un ar galvu saviem, tā kā, it's not a big deal. Nu, tā kā, it's not a big deal, bet man vēderā un viss tā kā, nezinu, otrā, trešā čakra vienkārši man centrafūga tāda, es tūlīt uzsprāgšu. Vai man ir tādas situācijas dzirdējis, kur sanāk arī nebija kā, un arī tur kaut kādi konkrēti paterni ar tām situācijām, ka vienkārši man cerēt, ka man tagad kreisā roka tūlīt notirps un nokritīs, ka viņa riktīgi sāk tirpt, ka es nevaru vairs neko paņemt. Un es viņu, un tā sajūta beigās, tad, kad, jā, man beigās tā kā šis kairinājums, vai es tā kā varu noregulēt, es noregulējos, un man viņa tā kā beidzās, bet tā sajūta, šis sensation, šī sajūta, viņa nav tāda, ko es viņu vairs nevaru apiet, viņa man ir tik tā kā straight forward in the face, ka es viņu nevaru vairs tā kā izlikties, ka viņa nenotiek. Tieši tā, jo kā tas notiekās tīri zinātniski, ja mēs paraugamies, kas notiekās nervu sistēmā, tad, kad mēs tiekam triggeroti, tiek atslēgtas tiek samazināta aktivitāte, var teikt, tiek atslēgts, nonāk offline mūsu racionālās smadzeņu daļas, kas tātad atbildētu par tādu apzinātu emociju regulēšanu, vai ka mēs varam racionāli izspriest, vai tā reakcija ir pareiza vai nē. Un tā kā ir samazināta aktivitāte mūsu racionālajās smadzeņu daļās, tad vadība pārņem šīs mūsu smadzeņu emocionālās daļas un izdzīvošanas smadzeņu daļas un nervu sistēma. Ja. Tautas valodā šīs emocionālās un izdzīvošanas smadzeņu daļas sauktu par zemapziņas prātu un nervu sistēmu tātad par neapzināto prātu. Ja. Un tas ir kaut kas ir ārpus mūsu apzinātās kontroles. Un tas tā strādā, jo iedomājies, piemēram, ja tu esi Tie, lai mēs varam sevi pasargāt, jo nervu sistēmas uzdevums primāri ir mūs pasargāt. Ja, ja tu esi, piemēram, ja tu esi mežā un tu ieraugi lāci, ja, tad tev nav vajadzīgs tās racionālās smadzeņu daļas. Vai tas lācis man uzbruks vai nē, varbūt man uztaisīt selfiju ar to lāci. Cik tālu tas lācis ir, cik ātri viņš skrietu, ja, tu to nedomātu. Tev tikt uzreiz aktivizēt šī flight reakcija, bēgšanas reakcija, nervu sistēma tāda nonāk stresa stāvoklī, kā tu vari pēc iespējas ātrāk nokļūt drošībā. Ja. Tā tas strādā, un tas pats princips mūsu nervu sistēma īsti nesaprot to atšķirības starp to, vai mēs esam mežā, mums tagad jābēg no lāča, vai kaut kas cits. Tam līdzīgs izdzīvošanai, vai mums ir kaut kāda saruna ar partneri, kas triggerē mūsu bērnības pamestības traumu. Jā, tā reakcija, tās sajūtas var būt līdzīgas. Jā, tas, kas notiekās nervu sistēmai, un nervu sistēmai nav tāda racionālā izvērtēšana, domāšana, tā ir pavisam cita sistēma. Jā, un to, ka to arī cilvēks to var novērot citos, ka tu it kā skaties, viņš tā kā kaut kāda situācija notiek, un tagad tu lasi to lauku, visi tā kā ir mierīgi, bet tu jūti, ka tā enerģija, tā kā emocija, ka uzkāp, ka ir tas, iekšā ir tas tā reakcija, bet tā kā mēs ārēji viņa tik tā kā, un tad tev viss kārtībā? Jā, viss kārtībā, ka mēs prasiem, ka tu jūti, ka kaut kas notika. Jā. Un tas patiesībā būtu piemērs, kur cilvēku nervu sistēma ir tā saucamajā freeze, shutdown, sasals atslēdzies ir pasīvā stresa stāvoklī. Ja? Jo viens ir, mums parasti liekas, ka cilvēks ir stresā vai dusmīgs, tad tas ir acīm redzami, pēc cilvēku uzvedības, balss toņa reakcijām un tā tālāk. Tas būtu aktīvā stresa stāvoklis, fight, flight. Bet ir šie pasīvā stresa stāvokļi, freeze, shutdown, kur, piemēram, nervu sistēma nejūtās droši paust kādu savu viedokli, ka mēs varam paust savu viedokli, ka mēs varam nospraust robežu, vai ka vispār droši padalīties par to, kā es patiesībā jūtos. Ja? Un tad ir no ārpus, liekas tā kā,
jā, cilvēks saka, viss kārtībā, un liekas, cilvēks tā kā ārēji mierīgs, bet tu sajūti, ka tur patiesībā apakšā ir daudz stresa enerģija. Un tas ir tas, kas ir šajā pasīvā stresa stāvoklī, freeze shutdown. Tur apakšā ir ļoti, ļoti daudz stresa enerģija. Lai gan ārēji cilvēks var šķist mierīgs. Jā, tādā ziņā, man liekas, tad, ja notiek tā izpausme, tas pat kaut kādā ziņā ir labāk. Tas ir mums grūtāk, vai ne? Bet tas ir labāk, jo visi šie tā kā apspiestie, tā kā tur rodās pēc tam visas tās dīvainās kroniskās vai ļoti letālās lietas, kuras tur, no kurienes taču bija tāds mierīgs un laimīgs cilvēks. Jā. Kā ļoti, jā, cik tā kā mēs esam iemācīti arī neizrādīt, lai būtu pieņemti, lai iederētos, lai, nezinu, bars gribētu ar mums draudzēties. Jā, un no tā rodas daudz problēmas. Mentālās, emocionālās veselības problēmas un īstenībā arī fiziskās veselības problēmas. Jā. Mums saruna lēnām iet uz otru pusi. Es varbūt gribēju tev pajautāt, varbūt tu vari uztaisīt tādu rapapiņu ar to, kas ir tas, ko tu dari, kā tu strādā cilvēkiem. Tu daudzīgi minēji, ka nāk uz sesijām, vai tu strādā tikai klātienē, vai ir arī online, un varbūt ir vēl vispār kaut kas, kas tev plānojās tuvākajā laikā, vēl varbūt nav izziņots, bet lai cilvēki zina, kam sakot līdzi. Jā. Šobrīd es strādāju tikai attālināti Zoom nodarbībās. Un šīs metodas, šīs somatiskās traumu terapijas metodas, tā strādā tikpat labi arī attālinātās, iespējams pielietot tikpat labi attālinātā formātā, kā tas būtu klātienē. Un cerēs pat attālinātā formātā tas var būt vienkāršāk, jo tad cilvēks ir vidē, kur viņš jūtās labi, droši mājās savā istabā. Jā, un tas arī var būt būtiski, jo nervu sistēmai ir būtiski šī drošības sajūta. Tā kā arī tam var būt pozitīva nozīme. Un tad, individuālās nodarbības, individuālās somatiskās traumu terapijas programmā, kur mēs konkrēti strādājam ar tiem aspektiem, ar tiem izaicinājumiem, ar tām problēmām, vai tā ir trauksme, vai depresija, vai attiecību problēmas, vai reakcijas, kuras grūti kontrolēt attiecībā uz bērniem vai citos dzīves aspektos, kur mēs strādājam ar to, un šīs nodarbības ir lielākoties praktiskas. Proti, lielāko daļu no nodarbības veido praktisks darbs, kur mēs, tā kā es iepriekš stāstīju sarunā, kur mēs saslēdzamies ar sajūtām ķermenī, gan lai sākotnēji ienestu drošības sajūtu nervu sistēmā, un tas patiesībā ir ļoti patīkams process, un tur cilvēki var pat saslēgties ar tādām sajūtām, ka viņi saka, wow, es tik sen nebiju piedzīvojis tādu mieru sajūtu sevi, es jau biju aizmirsus, kā tas ir piedzīvot mieru, prieku. Ja? Un tad jau, kad nervu sistēma ir resursota, tad jau mēs varam doties strādāt ar tām traumatiskajām sajūtām, bet tas nav process, no kura vajadzētu baidīties, ja? Jo mēs to darām tādā maigā, klientam pielāgotā veidā, lai mēs nepārslogotu nervu sistēmu. Ja? Un ja tās ļoti traumatizējošas sajūtas, tad mēs cenšamies tā sopa solītim tikai tajās iet. Ja? Tā, lai kaut kas nebūtu par daudz, mēs darām tādā saudzīgā veidā. Un, tā kā tās ir tīri praktiskas metodas, ko mēs pielietojam nodarbību gaitā. Tā. Tad arī ir pieejama grupu programma. Šobrīd mēs esam pusē tam esošajam raundam, kas šobrīd notiekās. Es patiesībā drīz izziņošu pieteikšanos jaunam raundam, kas sāksies janvāra sākumā, grupas somatiskās terapijas programmā, kur mēs arī daudz strādājam tātad ar nervu sistēmu, apgūstot dažādas resursojošas vingrinājumus, lai gan apzinātos savas traumas, gan arī strādāt ar tā saucamo iekšējā bērna dziedināšanu. Un tad ir arī pieejams tiešsaistes kurs iekšējais miers, kas patiesībā ir ļoti, ļoti labs variants tiem, kas vēlas sākt strādāt ar savu nervu sistēmu, ar savas nervu sistēmas regulēšanu, ar emociju regulēšanu, bet viņi vai nu laika vai finansiālā ziņā vēl nav gatavi
sākt darbu individuālajā programmā vai grupu programmā, jo šis tiešais kurs, tas prasa vismazāko finansiālo ieguldījumu, bet tas apkopo ļoti, ļoti daudz vērtīgus ikdienā, praktiski pielietojumus vingrinājumus, somatiskās metodas, nervu sistēmas un emociju regulēšanai, arī kādas metodas iekšējā bērna dziedināšanai. Un tas ir pilnībā individuāli apgūstams, tam nav laika ierobežojumi, cik ilgi to var izmantot. Tā kā tie ir rīki un resursi, kas katram būtu noderīgi pielietot visas dzīves garumā un arī pat ko mācīt bērniem arī emociju regulēšanai. Riktīgi, paši, jo arī par šādu tipa kursiem īsībā, es domāju, ka tas nav mans formāts, bet līdz es sāku šādā kursā mācīties, es sapratu, ka man īstenībā tas strādā ļoti labi, jo es to varu darīt nevis tā, ka es tur ienesos no darba kaut kur, tur man vēl domas, kā tur bērniem tur ēst vai vēl kaut kas, bet es to varu darīt laikā, kad es tiešām gribu to darīt, un es varu ar to saslēgties. Es esmu nevis tikai atsēžu to kursiņu, bet ka es varu būt klātesoši un tiešām tajā mierā, un ir tā vide, kas man vajadzīga, lai es paņemtu maksimumu no tā laika. Tā kā, tas arī tāds, man liekas, īstenībā ļoti foršs veids, un kā tu teici, arī sākt. Jo arī saņemties iet uz individuālo terapiju, tas arī cilvēkam ir liels solis, un arī vajag pastrādāt ar sevi, lai vispār līdz tam solim nonāktu. Jā. Un gribēju vēl pajautāt par individuālo terapiju, teiksim, ja cilvēks sāk par to domāt, kas ir tas optimālais biežums, un varbūt ar kādu laiku jārēķinās. Saprotu, ka tas ir ļoti individuāli, bet kas ir varbūt tas minimums, lai cilvēks redzētu, ka tiešām kaut kas sāk mainīties viņa dzīvē, viņa uzvedības modeļos? Jā, tas tiešām ir ļoti individuāli un atkarīgs no situācijas un dažādiem faktoriem. Tas var būt, es teikšu tā, ka parasti cilvēki sāk just jau jūtamas izmaiņas ar kādu 3., 4. nodarbību. Ja? Bet tas, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai izstrādātu tos attiecīgos izaicinājumus, ar ko cilvēks saskarās, tad tas var būt jebkas no 4 nodarbībām līdz 20, 30 nodarbībām. Ja? Un no kā tas ir atkarīgs? No dažādiem faktoriem. Pāris būtiskākie faktori būtu tas, cik cilvēks jau ir kontaktā ar savu ķermeni. Tie cilvēki, kam ir vairāk raksturīga disasociācija un kas vairāk dzīvo galvā un viņiem ir grūti kaut ko pamanīt ķermenī, tad tur, protams, mums paiet drusciņi ilgāks laiks, lai mēs varam saslēgties ar ķermeni, un tad jau mēs varam izdarīt to nepieciešamo darbu, strādāt ar nervu sistēmu, strādāt ar tām sajūtām. Bet tie cilvēki, kas pie manis atnāk, kas varbūt viņi jau ir kaut kur citur gājuši vai kādās elpošanas praksēs vai kādās citās terapijās, kur arī strādā ar ķermeni, viņiem jau ir laba saikne ar ķermeni. Tur patiesībā tās izmaiņas, tās vēlamās pārmaiņas mēs varam piedzīvot ļoti, ļoti ātri. Ja? Un kopumā, ja mēs raugamies uz somatiskajām traumu terapijām un salīdzinot tās ar tradicionālām terapijām, kur ir tikai sarunāšanās un tikai darbs ar apzināto prātu, tad kopumā pētījumi pierāda, ka somatiskās traumu terapijas tas prasa tik un tā mazāk laika, lai izstrādātu kaut ko nekā tikai sarunu terapijā, kur sarunu terapija tas varētu būt process daudz gadu garumā, 3, 4, 5, vairāk gadi ar to strādāt. Un tad somatiskajās traumu terapijās mēs runājam par mazāk laiku. Jā. Bet atkal tas var būt individuāli, tie var būt pāris mēneši, tas var būt pusgads, var būt gads. Jā, bet kopumā tas ir īsāks laika posms, jo šīs somatiskās traumu terapijas tātad ir precīzāks, jo traumas glabājās nervu sistēmā, nevis apzinātajā prātā. Jā. Jā, un īstenībā tu arī lieto to vārdu holistiski, un es viņu arī daudz lietoju, jo vispār visi jaunākie pētījumi norāda, ka mums viss ir saistīts. Nav prātiņa, nav ķermeņa, un tad vēl kaut kāda nervu sistēma vispār, ka viss ir saistīts, un tikai holistiski skatoties var panākt tādu labāku rezultātu. Un tad ar to droši vien arī atšķirās daudz tādas klasiskās terapijas, kas
kas neobligāti vēl ir integrējušas jaunos pētījumus, visu, ko tu minēji pēdējās dekādēs, jo tiešām notiek ļoti daudz visu laiku, un ka šis ir tāds jau daudz tāds mūsdienīgāks skatījums tiešām uz to, kas mēs esam. Paldies tev liels, un vispār tu arī minēji tās 20 vai 30 reizes. Tie, kas nekad nav bijuši uz terapiju, es gribu pateikt, ka varbūt sākumā tas ir, mēs sākam, pirmoreiz mēs daudzreiz sākam no tāda dziļa diskomforta, bet īstenībā tas ir arī tāds ļoti foršs tāds piedzīvojums, ceļojums iekšā sevi, jo tas ir bišķiņ kā ceļojums, jo sāc kaut kur, nezinu, tu brauc pa šoseju, un tad pavarās tur kalni, tur ezers, un ka ir skaisti, ka ir interesanti. Tas ir tāds, tas nav tikai darbs, tas ir arī tāda ļoti skaista pieredze īstenībā. Jā, tieši tā ir. Un es pati arī šim procesam eju cauri. Es strādāju ar terapeitu, kas darbojas ar tām metodēm, kuras es pielietoju darbā ar klientiem. Un es pati arī varu teikt, ka jā, tas katru reizi atklāja kaut ko, gan kaut ko jaunu, gan arī kaut ko apslēptu sevī, kur mums ir piekļuve vairāk mūsu patiesai būtībai, kas ir tikusi apspiest ar kādām sākotnējām pieredzēm, kas bijuši traumatizējoši mūsu dzīvē, un mēs nonākam vairāk saskaņā, saiknē ar sevi. Jā, un tad mainās viss, ne tikai tas jautājums, ar ko tu it kā sāki strādāt, bet mainās viss, mainās darbs, attiecības, nezinu, kaut kāda pašizaugsme un tāds veids, kā mēs pieredzam, tas ir ļoti, ļoti forši. Un paldies, ka tu atnāci padalīties, un tie, kas klausījās tagad un klausīsies vēlāk, saruna būs pieejama arī dažu dienu laikā YouTube, un mēs uzliksim mūsu mājaslapā, pieliksim arī Lainis profilam, bet ir kāds, kuram šis ir jādzird, un jūs gribētu padalīties, tad, jā, iespējams arī YouTube links pēc tam būs ērtāks veids, kā to izdarīt. Un Mīš, tev paldies, un kā jau tu minēji, tie, kas grib startēt uz jauno kursu, tad sekojiet līdzi, drīz būs arī uzaicinājums sākt no janvāra, ja? Jā, jauns grupu programmas rauns sāksies no janvāra, bet tiešsaistes kurs iekšējais miers, tas ir pieejams jebkurā laikā. Ok, un tad dodās arī uz tavu Instagram, un tur arī to var atrast. Jā. Super. Paldies tev, liels, ka atnāci, un ka dalījies, un visiem, kas klausījās, un lielākā daļa klausīsies vēl pēc tam. Un, jā, es tiešām iesaku piedzīvot, jo man arī somatiskās pieredzes ļoti, ļoti labi strādā, un tiešām notiek ātri, kā tu saki, notiek ātri, jā, un tāds, cik vieglāk uzreiz. Jā, burvīgi. Jā, paldies par sarunu. Paldies visiem, lai forša diena. Atā! Forša diena visiem. Atā! Atā!